Sveicināti! Es esmu Aija Tukiša no Iespējamās misijas 5. iesaukuma. Un es esmu izdzīvojis līdz mūsu vasaras akadēmijas 3. dienai. Godīgi sakot, otrās dienas vakarā mazliet bažīgi skatījos uz to, kā izvērtīsies 3. diena, jo tur saslēdzās kopā vairāki faktori. Pirmkārt, bija pilnmēnesis. Otrkārt, pēc manas pieredzes, ieliekot cilvēku situācijā, kas nav viņam ierasts ilgstošā laikā, tieši 3. 4. diena ir tās dienas, kad viss izpaužas vissāsinātāk un dzīvot kļūst visgrūtāk. Un tāpēc es arī saku, ka esmu izdzīvojis 3. dienu, jo skaidri zinu, ka pēc šīs dienas viss kļūst tikai vieglāk un saprotamāk. Bet ko ne par grūtībām, ir skaidrs, ka viss tiešām sāk kārtoties pa plauktiņiem, lai arī ir mazliet sajūta, ka tu esi iemests ūdenī un tev ir ļauts mēģināt pašam peldēt, un tev tas ir kaut kā kādam no malas stāvot un korģējot jādara. Tomēr ir arī skaidrs, kur ir krasts. Un es gribētu beigt ar novēlējumu visiem tiem jaunajiem, jaukajiem, ļoti gudrajiem, artikulētajiem, brīnišķīgajiem cilvēkiem, kas ir kopā ar mani šajās nedēļās, skaidri saredzēt un saprast, kur ir krasts un kas viņus tur gaida. Un mēģināsim varbūt šo krastu pat atrast visi kopā.